Kad bērnam diagnosticēts pirmā tipa cukura diabēts, tas ir liels emocionāls trieciens gan bērnam, gan viņa vecākiem. Diagnoze nāk negaidīti un bieži izsauc bailes un neziņu par to, kas sagaida nākotnē. Šādas izjūtas ir pilnīgi normālas, un tās jāsaprot kā dabiska reakcija uz nozīmīgu pārmaiņu dzīvē. Lai palīdzētu vecākiem un bērnam adaptēties jaunajai situācijai, svarīgi ir uzreiz pievērsties gan emocionāliem, gan praktiskiem atbalstam. Kad ārsts paziņo, ka bērnam ir diabēts, vecāki bieži jūtas apjukuši un bezspēcīgi. Kā tas varēja notikt mūsu bērnam? Ko mēs izdarījām nepareizi? Šādi jautājumi ir raksturīgi un saprotami. Piemēram, viens vecāks atzina, ka jūtas, it kā viss sabruktu vienā acu mirklī. Viņš aprakstīja, ka vislielākais izaicinājums bijis aptvert, ka bērna dzīve nekad vairs nebūs tāda kā iepriekš. Tas, ko ir svarīgi saprast, ir tas, ka šoks un apjukums pēc diagnozes ir normāla reakcija uz negaidītām izmaiņām. Tas nav rādītājs vecāku nespējai vai trūkumam, bet gan dabisks psiholoģisks mehānisms, kad notiek kas nezināms un potenciāli biedējošs. Šajā posmā vecākiem ir nepieciešams laiks, lai apstrādātu informāciju un sāktu pielāgoties jaunajai realitātei. Solis uz priekšu ir pieņemt emocijas, pieņemt, ka ir normāli būt nobijušiem un nezināt, kā rīkoties. Kamēr vecāki mēģina pārvarēt savas emocijas, bērnam arī nepieciešama palīdzība tikt galā ar diagnozi. Bērni var reaģēt ļoti dažādi, kāds var izrādīt bailes, cits var izjust dusmas vai pilnīgi noliegt notiekošo. Piemēram, kāda mamma aprakstīja, ka viņas 9-gadīgā meita sākotnēji pilnībā ignorēja diagnozi, atsakoties runāt par to vai sekot ārsta norādījumiem. Šajā brīdī svarīgi ir veidot atvērtu komunikāciju, atbalstīt bērnu emocionāli un parādīt, ka viņš nav viens šajā ceļā. Svarīgs solis ir saruna, kas izskaidro situāciju bērnam atbilstošā valodā. Diagnozi jāizskaidro tādā veidā, kas bērnam būtu saprotams un nenobiedētu. Piemēram, var teikt, tavam ķermenim ir vajadzīga palīdzība ar cukuru asinīs, un tāpēc mēs ar ārstu palīdzēsim tev rūpēties par to. Bērns ir jānomierina, sakot, ka ar diabētu var dzīvot pilnvērtīgi un ka vecāki būs vienmēr klāt, lai palīdzētu. Vecāki bieži vien izjūt vainas sajūtu, it kā viņi būtu izraisījuši slimību, kaut gan pirmā tipa diabēts nav saistīts ar vecāku rīcību vai bērna dzīvesveidu. Ir svarīgi palīdzēt vecākiem saprast, ka sevis vainošana sevī nav produktīva un nepalīdz ne viņiem, ne bērnam. Kāda ģimene aprakstīja, ka uzzinot diagnozi, tēvs visu laiku jautāja sev, kāpēc es nesapratu agrāk, ka kaut kas nav kārtībā. Taču šī doma viņu tikai ievilka dziļākā depresijā un liedza pilnvērtīgi iesaistīties bērna aprūpē. Lai palīdzētu vecākiem tikt galā ar vainas sajūtu, nepieciešams atgādināt, ka diabēts ir autoimūna slimība, ko nevarēja paredzēt vai novērst. Vecākiem jākoncentrējas uz to, ko viņi var darīt, lai atbalstītu bērnu, nevis uz to, kas jau ir noticis. Šis ir labs brīdis, lai meklētu atbalstu no speciālistiem, psihologa vai atbalsta grupas, kas var sniegt emocionālu palīdzību. Pēc diagnozes vecākiem bieži rodas sajūta, ka viņi nezina, ar ko sākt. Kāda māte atzina, ka bija ļoti nobijusies no insulīna injekcijām un nejūtās spējīga sniegt savam bērnam pareizu aprūpi. Viņa sacīja, es biju pilnīgi pārliecināta, ka es kaut ko izdarīšu nepareizi un kaitēšu savam bērnam. Šeit svarīgs solis ir izveidot ciešu sadarbību ar diabēta aprūpes speciālistiem. Ārsti, diabēta medmāsas un dietologi ir tie, kas var sniegt nepieciešamo izglītību un praktisku atbalstu. Vecāki var justies drošāk, ja viņiem ir skaidri norādījumi, kā rīkoties ikdienas situācijās. Ir ļoti svarīgi uzdot jautājumus un pārliecināties, ka visi rīcības soļi ir saprotami. Bieži vien apmācības diabēta aprūpē palīdz samazināt bailes, jo sniedz vecākiem kontroles sajūtu. Tēma, kas sākotnēji var šķist pārliecinoši sarežģīta, kļūst saprotama, kad soli pa solim tiek skaidrota. Piemēram, vienkārši vingrinājumi, kā izmērīt cukura līmeni vai ievadīt insulīnu,
palīdz vecākiem un bērnam pierast pie jaunajiem pienākumiem. Nemazāk svarīgi ir vecāku pašiem rūpēties par savu emocionālo labsajūtu. Diagnoze bieži liek vecākiem koncentrēties tikai uz bērna aprūpi, taču ir svarīgi saprast, ka vecāku labklājība tieši ietekmē bērna emocionālo stāvokli. Ja vecāki jūtas izdeguši vai nomākti, tas var novest pie pārmērīga stresa un apjukuma ģimenē. Lai rūpētos par sevi, vecāki var izmantot vairākas stratēģijas. Meklēt atbalstu no citiem, vai nu tā būtu ģimene, draugi vai atbalsta grupas, ir viens no veidiem, kā mazināt emocionālo slogu. Vecākiem jāļauj sev justies ievainojumiem un nebaidīties atzīt, ka viņiem arī ir vajadzīga palīdzība. Laika atvēlēšana sev, pat ja tas nozīmē īsu pastaigu vai lasīšanu dažas minūtes dienā, var palīdzēt saglabāt emocionālo līdzsvaru. Ja vecāki jūt, ka viņiem ir nepieciešama profesionāla palīdzība, nevajadzētu vilcināties sazināties ar psihologu, kas var palīdzēt tikt galā ar stresu un bailēm. Tik vecākiem ir svarīgi atcerēties, ka viņu reakcijas ir normālas un viņiem ir pieejami daudz resursi, lai palīdzētu pārvarēt šo sākotnējo periodu. Caur atbalstošu komunikāciju, sadarbību ar speciālistiem un emocionālo atbalstu gan sev, gan bērnam, šī jaunā situācija kļūst par pārvaramu izaicinājumu. Visbeidzot jāatceras, ka, lai gan dzīve mainīsies, tā joprojām var būt pilnvērtīga un laimīga, un vecāki ir spēkā veicināt šīs pārmaiņas.